Mākslinieks Bruno Mellis ir pārliecināts, ja cilvēks zina, ka grib suni, savu īsto vienīgo, ir jābūt pacietīgam. Suns noteikti atnāks. Suņu meiteni Bertu Bruno gaidīja ilgi, bet, kad ieraudzīja Bertas foto, nebija šaubu. Tas ir viņa suns. Bruno ģimenē vienmēr bijuši suņi. Ilgākais periods, kad abi ar sievu Agitu dzīvojuši bez suņa, ir 4 gadi, kad pēc smagas slimības uz citiem medību laukiem devās sunīte Minna. Pēc Minnas aiziešanas īsu brīdi abus pārņēmusi daudziem sērojošiem saimniekiem pazīstamā sajūta – nekad vairs. Mūsu ģimenē, kur vienmēr ir bijuši suņi, arī mums bija tāds sajūta, ka labi, varbūt kaut kādu vienu dienu mēs bijām ļoti pārliecināti par to, ka nekad vairs nebūs suns. Bet skaidrs, ka mēs tā it kā sapratām, ka suns jau būs, bet vienkārši tur bišķi jāpagaida. Ka nevar tā, tā pieķeršanās bija tāda fundamentāla. Kad pērnā gada sākumā Bruno un Agita sapratuši, ka ir gatavi atvērt savas sirdis jaunam sunim, Bruno notikušo raksturo nevis kā suņa meklējumus, bet gan kā ļaušanos gaidīt, kamēr satiks īsto. Mums arī bija tādi mēģinājumi, kad mums pašiem likās, ka šis ir, tad varētu. Ko nozīmē varētu, un tad it kā jau bet tad tā jūtas sirsniņā, ka tur īsti, laikam tas nav tās. Bet, kad es ieraudzīju Bertu Facebookā, bija skaidrs, tas ir tas suns. Lai arī tieši tajā dienā bija sarunāts braukt skatīties citu suni, Bruno tikšanos atcēlis un abi ar sievu braukuši iepazīties ar Bertu. Mēs jau bija beigts, es tur vairs spēju neanalizēju neko. Viņi arī ļoti nāca pretī un uzreiz draudzējās. Uzreiz mums bija kontakts ļoti labs, un mēs aizgājām uzreiz pārsteigāties. Uzreiz kāp mašīnā brauc mājās. Sunītes dzimtene ir Abhāzija, kur pret suņiem izturas ļoti nevērīgi. 2 bezspēcīgi un ļoti slimi kucēni bija izmesti uz ielas. Brālītis nav izdzīvojis, bet māsiņa patvērsmē atlabusi pilnībā un bijusi gatava jaunai dzīvei. Bruno saka, ka tas nav pašmērķis glābt suni, kurš nācis no citas valsts. Bet viņi jau ir tādi paši suņi, un viņiem ir tādi paši grūti likteņi. Un, manuprāt, tas vienalga ir izglābts suns, ja mēs šādās kategorijās, vai izglābts dzīvnieks, vai atbalstīts. Tam nav tik liela nozīme. Ja es adoptētu Latvijas sunīti, tad šis sunītis varbūt nejustos tik labi, kā viņš jūtās tagad. Turklāt, tieši tāpat kā bieži viens otru satiek cilvēki, kuri dzīvo dažādās valstīs, saimnieks var satikt savu suni ārzemnieku, jo sirdī nepavēlēsi. Tas ir tāpat kā ar cilvēkiem. Teorētiski jau mēs varam kādu satikt, labi izskatās un pieklājīgs, un tad it kā vajadzētu būt jūtām, bet nav. Un ar dzīvniekiem jau tieši tāpat. Un tad tu ieraugi to vienu to es gribu sevi, es gribu dzīvot ar šo cilvēku, vai ar šo suni, vai ar jebko. Es domāju, ka tur ir stipra ķīmija, tur tās ir jūtas. Arī saprotu to sajūtu, ka tu skaidri zini, ka tas ir tavs suns. Ja mans suns ir grūzīniete, ko es varu darīt? Neko. Sākumā jaunajā dzīvesvietā pāris reizes Bertai sanācis istabā nokārtoties, taču saimnieki ātri iemācījuši, ka tā nav pieņemts. Taču citādi jau pirmajā dienā vārda vistiešākajā nozīmē jutusies un uzvedusies kā mājās. Un, protams, pat nakšņojusi saimnieku gultā. Agita teica, nekādu vairāk, tikai par manu līķi. Tad, kad viņi ienāca, tad tur nebija ne līķa, nekas, apgulās un tā arī guļ. Diezgan ātri uzreiz iejutās un diezgan ātri saprat, ka drīkst praktiski. Visu ātri nočekoja, kur drīkst gulēt un no kurienes dzen ārā un no kurienes nedzen. Praktiski saprat, ka no kurienes nedzen. Suns ir suns. Bija Mauriņš, bija
teiksim tā, viņi joži nežēlīgi. Un tad, kad es domāju, ka viņi ir tāda rītros, viņi iziet ārā uz terases izsteipās un tad paņem tādus apļus. Un tad skaidrs, ka te būs tādas takas. Visādas tādas lietas, jo, protams, ir, viss, ko suns nes līdzi, tas balvas. Acīm redzamās. Pretīmnācēji bieži jautā, kādas šķirnes suns ir Berta. Puspa jokam Bruno Bertu dēvē par Abhāzijas pointeri, taču, kad pasaka, ka Berta ir bezšķirnes suns, jautātāji neticot. Viņa ir tieši tāda, kāda man patīk. Patīk, ka viņa ir tāda gāra slaida. Patīk, ka viņa ir tāda višķiņa šķīdra, ka es viņu ar visādi tur kaut kā izlocīt un ar viņu visādīgi izdarīties. Patīk, ka viņai tas patīk. Jā, es domāju, ka man ir ļoti smuks suns, vissmukākais. Berta ar saimniekiem ne tikai nakšņo vienā gultā, bet kopā arī labprāt skatās televizoru. Un, protams, skatās arī ķepa uz sirds. Par zvērņiem patīk skatīties. Un detektīvi mums patīk arī. Bet, ja pārāk ir tur asiņēni, tad es taisu viņai atusciet. Viņi jūtās labi, ja mēs abi esam mājās. Praktiski viņi jūtās labi, pat ja mēs abi esam vienā istabā. Viņi ideāli jūtās vakarā pie televizora, kad mēs apsēžamies, un tad viņi ir pilnīgi mierīgi. Ja es esmu darbnīcā un kaut ko gleznoju, un Agita skatās teļuku, tad viņi guļ pa vidu. Un gaida, kad mēs apvienosimies tajā. Tad, kad mēs esam kopā, tad viņi ir pilnīgi relaksēti un priecīgi. Zinot Bertas iepriekšējo ļoti skarbo dzīvi, Bruno arvien vairāk suņos abrīno spēju piedot un ļauties jaunai dzīvei. Neturēt sevī rūgtumu uz visu pasauli, kā nereti to darām mēs, cilvēki. Viņiem ir tāds ļoti augsts pieņemšanas līmenis un kaut kādas dzīves akceptēšanas līmenis, ja viņi var uzticēties vēlreiz. Tā ir tāda kaut kāda suņu māksla. Dod iespēju mīlestībai. Un tā ir kaut kāda lieta, ko mums vajadzētu mācīties no suņiem. Pat ja viņiem ir dzīvē gājis grūti un pieredze nav bijusi tā labākā, tā ir tā pieredze, ko tomēr nevajadzētu nobalstīt savu nākotni, kur var būt skaista un jauka. 4 gadus ilgā dzīve bez suņa un Bertas ienākšana ģimenē likusi saprast dažas rūdītam suņu saimniekam būtiskas lietas. Vispirms jau bez suņa dzīve ir vieglāka. Suns ir viņš tā kā bērniņš. Visu laiku man viņu jārēķinās, visu laiku viņam tur kaut ko vajag. Tur ēst un atstāt vai neatstāt, un kurš tad tur pieskatīs, un vai es kaut kur tur varu aizbraukt, vai es nebūšu pa ilgu, vai viņš ir paēdis, vai tas vai šis, un tad viņai tur vēderiņš sāp un vēl kaut kas nav labi. Un tā kā bez ir super easy dzīvot tik nost. Bet ar to nevar nopirkt par naudu. Tāda kāda būs šitāda dzīvos. Nekā. Tādēļ visiem, kuri nekāro bezrūpīgu dzīvi, bet vēlas piepildīt ikdienu ar emocijām, ko spēj dot tikai un vienīgi suns, taču joprojām nevar atrast savu īsto mīluli, Bruno saka: mieru, tikai mieru. Viss notiks. Pirmkārt, kad to suni atradīsi, kad tas suns būs, tā ir tāds zināšanas jautājums. Un tad ir jābūt pacietīgiem, jāgaida. Viņš atnāks, tā jums tie ceļi krustosies, neizbēgami, tas notiks. Nav ko tur sasteigt lietas, ja nebūs šodien, būs rīt. Nekur nav jāsteidz, viss labi, pagaidīsim, bet ir vērts pagaidīt īsto.